savos uzņēmumos un ka mēs varam būt uz sadarbību orientēti un ka mums vienkārši ir jārunā vairāk un jātiekās. Es, protams, gribētu pateikt milzīgu paldies par iespēju šeit piedalīties. Un, jā, es varētu pievienoties, ka jebkura doma apmaiņa ir vērtīga. Un droši vien, ka es varēšu precīzi atbildēt uz šo jautājumu, kas bija tas svarīgākais tikai pēc kāda brīža. Paldies. No iepriekšējā paneļa es paņēmu ļoti izpildi, protams, es atcerēšos to Latvijas ilgtermiņa mērķu uzstādīšanu 3, kas tālāk ir? 3, 40. Toties no brīnišķīgi. No šī paneļa man ļoti skaidrs sajūta ir, ka mums Latvijā ir ļoti labi pārvaldīti uzņēmumi. Mums ir brīnišķīgi kolēģi. Faktiski es no jums visiem kaut ko iemācījos šodien. Tā kā līdz ar to ir svarīgi uzstādīt mērķus, bet ir svarīgi arī novērtēt to, kas mums arī ir un no tā mācīties. Es domāju, tēzes par vērtībām, Latvijas pinieru piemērs un arī klientu pieredze Rīgas ūdens gadījumā tā tālāk. Es domāju, šīs vērtības, ja viņas uzņēmumā ir, tad viņas tiek novērtētas un tās atspoguļojās uzņēmuma vērtībā. Un, komandas darbs, sadarbība, padomes līmenī, kompetences un valdes vadība. Es domāju, ka tas ir tas, kas mums visus vieno un ko mēs visi cenšamies pēc iespējas labāk darīt. Paldies. Es arī piebildīšu no satura viedokļa. Man noteikti pirms līdz to atskārsmi, ka padomes novērtējums ir nevis formājis kaut kāda aizpildīta, bet ka padomes novērtētājs ir klients. Un noslēdzot, es gribētu teikt milzīgi paldies visiem kolēģiem, visiem sarunas dalībniekiem, arī par to, ka, manuprāt, jūs teicāt to, ko jūs domājat, un tā ir liela vērtība. Paldies! Paldies! Un tagad kopsavilkums. Kopsavilkumā līdz 5 minūtēm ceru iekļauties, tā kā godātie skatītāji vēl 5 minūtes. Par ko tad bija šodienas diskusija? Padome, stratēģija, Latvija, attīstība. Uz ko tad reāli tas attiecās, šis padomes jautājums? Mums bija statistika par to, ka tie ir 81 lielais uzņēmums Latvijā, tā skaitā augstskolas un nevalstiskās organizācijas, tie 350, 400 padomes locekļi profesionāli, kuri patiesībā, ja iedzen pilnu gāzi un atbildīgu rīcību, faktiski var būtiski mainīt Latvijas tautsaimniecības attīstību. Protams, ļoti svarīgi arī ir akcionāru loma šajā visā procesā, jo akcionārs ir tas, kurš izvēlās, kuri tad būs tie 350, kuriem tad dot to starta šāvienu. Un akcionāru loma izpaužās gan lēmumu saulaicīgumā saprast, kurā brīdī un kad ir nepieciešams kaut ko darīt padomes sastāva sakarā. Iespējams, tas ir pašnovērtējums, par kaut ko devis ziņu. Iespējams, tā ir jauna tirgus sfēra, ko uzņēmums cenšas ir izlēmis apgūt. Un, protams, tā ir stratēģija un uzņēmuma lielums, kas nosaka šo lēmumu. Protams, ir svarīga atlases komisijas darbība un tas, cik daudz akcionārs ir gatavs ieguldīt atlases procesā. Kā investīcijā, lai pienestu pēc iespējas labākus padomes locekļus, kas ir tieši atbilstoši šim uzņēmumam. Mēs dzirdējām, ka akcionāru gaidu vēstules ir svarīgas, tai pašā laikā, lai saprastu, vai padome ir vai nav gana labi strādājusi, ir svarīgi tās gaidas pārvērst konkrētos mērķos. Un, ja mērķi netiek sasniegti, tad visticamāk vaina kaut kur arī ir padomē, jo padome gan izvēlās valdi tālāk, gan arī precizē šos mērķus, kur tad uzņēmumam un katrai nodaļai departamentam iet, darot to kopā ar valdi, protams.
Interesanti bija klausīties par padomes locekļu kritērijiem, kādi ir reālajā dzīvē un kādi būtu vēlami. Šobrīd varbūt par to vēlamo sadaļu patstāvīga un neatkarīga domāšana, stratēģiskā domāšana, informācija, tehnoloģija un korporatīvās pārvaldības joma kā jaunas kompetences, kas ienāk. Arī nozares zināšanas ārpus Latvijas, ja mēs gribam iekarot pasauli. Iesaistīto pušu vadība ar piemēru, kā laboratorijas darbinieks pat kādu mazu klientu var padarīt par savu vēstnesi jau šādā plašākā sabiedrībā, kā mēs šodien. Izpratni par ilgtspējas jautājumiem un kā tie pienes uzņēmumam vērtību, un jo īpaši priekšsēdētājiem vēl papildus spēja izveidot no šiem izcilajiem profesionāļiem arī komandu. Grupa ir viena lieta, bet komanda ir pavisam kaut kas cits, un arī mūsu hokeisti varēja gūt rezultātus, tāpēc, ka bija komanda, ne tikai atsevišķi izcili spēlētāji. Pie atlases procesa bija interesantas idejas, ka iespējams ar publiskiem paziņojumiem ir krietni par maz, ir svarīga personiskā uzrunāšana, un tāpēc arī profesionāļu iesaiste atlases procesā ir ārkārtīgi svarīga, lai zinātu, kur šīs pērles padomes locekļu kandidāti slēpjās un kā viņas uzrunāt. Uzņēmumu salīdzināja arī ar personību. Jo uzņēmumam kā personībai ir interese augt un attīstīties un būt vērtīgam, noderīgam, ne tikai akcionāriem atnesot naudu, bet arī sabiedrībai pienesot savu ārtavu, un padomes uzdevums ir to virzīt tādā jau 10 gadas prizmā, spējot redzēt un paredzēt, kas būs vajadzīgs ilgtermiņā. Kā tad padome to var izdarīt? Kādiem instrumentiem? Piedaloties stratēģijas izstrādē, iespējams mainot uzņēmumu kultūru un iesaistot darbinieku stratēģijas izstrādē, jo tad, kā saka, tas ir kopīgs bērns, katram savs bērns ir mīļš, un tad mēs arī varbūt kādas negulētas naktis un ir ok. Ja? Viens no galvenajiem instrumentiem padomē ir valdes atlase un izvēle, un pēc tam saspēles izveidošana ar valdi. Jo nav atsevišķa padoma un atsevišķa valde, tā ir kopīga komanda. Un vēl svarīgi, ka padoma iesaistās tur, kur var pievienot vērtību un lieki netracināt valdi viņas darbā. Kā var saprast, ka tiešām padomes darbs ir bijis labs? Ja? Pazīmes bija dažādas, ļoti radošas. Viena pazīme uzņēmums ir sagatavots tā, ka ir kāds gatavs viņu nopirkt. Nāk bankas un finansē viegli, darbinieki piesakās uz darba vietām, ir apmierināti, klienti kļūst par vēstnešiem uzņēmumam. Un tas tad noved pie tā, ka īstenībā mēs esam gatavi iespējams to ilgtermiņa mērķi pienaglot un apņemties. Latvija 2040, 3x3 nometne. 3 uzņēmumi, 3 miljārdi apgrozījums un 3 miljārdi tirgusvērtība biržā. Ja? Darām? Jā! Un kā saka Latvija, brauciet jūriņā. Paldies!